Vārds eņģelis cēlies no grieķu vārda vēstnesis. Bauskas muzeja izstāžu zālē apskatāmie eņģeļi vēsta par jaunāko lietuviešu tautas daļamata meistaru, kurš jau 6. klasē sācis nodarboties ar kokgriešanu. Mūsu ģimenē neviens nenodarbojās ne ar mākslu, ne daļamatniecību, tāpēc mums tas bija pārsteigums. Rits teica, ka viņa eņģelis bijis mājturības skolotājs, kurš pats būdams kokgriešanas meistars pamanījis puišu talantu un mudinājis to attīstīt. Sākotnēji tās bijušas dažādas figūras, bet nu jau daudzus gadus tie ir eņģeļi. Eņģeļi cilvēku pavada visu dzīvi. Kad cilvēks piedzimst, viņš uz šo zemi paņem līdzi arī savu eņģeli, kas palīdz un dod arī tādu māksliniecisku iedvesmu. Katram izstādē apskatāmajam eņģelim ir savs stāsts. Darbs ar nosaukumu Skats pagātnē veltīts vectētiņam, kurš vienīgais ģimenē mazliet bijis saistīts ar amatniecību. Eņģelītis sēž uz durvju fragmenti no mājas, kur kādreiz dzīvoja vectētiņš. Viņam rokās ir atslēdziņa, ar kur var atslēgt durvis uz pagātni, lai neaizmirstu, no kurienes esam cēlušies. Šogad laikā jaunajiem kokgriezējiem bijušas jau 18 izstādes, galvenokārt Lietuvā un Polijā. Dzimtajos Šauļos izveidots arī eņģeļu muzejs, bet izstāde Bauskā būs pirmā tikšanās ar latviešu skatītājiem.